Iepriekšējā sērijā Tirānā ceļotāji tieks ar mākslinieku Saimiru Stratī, kas pasaules slavu ieguvis ar neskaitāmiem Guinness rekordiem. Vēlāk ekspedīcijas komanda sasniedz pilsētu Kruja, kur atrodas Albānijas nacionālā varoņa Skanderbega cietoksnis, bet Albānijas ziemeļu Alpu kalnos nokļūst pazemes tuneļu sistēmās, kas celtas komunisma laikā. Škodera ir Albānijas un Melnkalnes robežpilsēta, par kuru pirmās liecības ir atrodamas jau 5. gadsimtā pirms mūsu ēras. Izdevīgās ģeogrāfiskās atrašanās dēļ Škodera visos laikos ir interesējusi iekarotājus. Šeit ir atradies gan romiešu leģiona atbalsta punkts, gan ilgus gadus pilsēta ir bijusi Osmaņu impērijas varā. Viena no senākajām Škoderas celtnēm ir Rozafas cietoksnis, kuru ap 3. gadsimtu pirms mūsu ēras cēla līdieši. Pēc senas leģendas cietoksni būvēja 3 brāļi, un viņiem ilgi nav izdevies uzcelt pietiekami izturīgus cietokšņa mūrus. Tie visu laiku laisājuši un drupuši. Galu galā ir pieņemts lēmums pielabināties debesīm un ziedot dieviem jaunākā brāļa sievu Rozafu, dzīvu iemūrējot cietokšņa sienā. Rozafa esot piekritusi ar vienu noteikumu, ka viņa jāiemūrē kopā ar savu dēlu. Par godu jaunākā brāļa sievai arī cietoksnis ieguvis Rozafas vārdu. Šeit jau kustība tagad ir 8 un 5 minūtes. Šeit jau kustība lūk ir šāda. Redz, viņiem viss ir jāizdara no rīta, vai nu tikai pēc tam 8 vakarā. Jo šeit ir ļoti, ļoti karsts. 37 grādu vidējā temperatūra. Es nezinu tā tradīciju šajā konkrētajā valstī, kāpēc, bet te ir arī darbojas tieši tā pat tradīcija, kas daudz kur pasaulē, ka strādā tikai sievietes. Jo, ja tu pulkstens vienalga kurā dienā, pulkstens 9 no rīta iznākš uz ielas, tad ir ļoti daudz kafejnīcīnas, kas ir vaļā, kurās nedod neko citu, kā vienīgi kafiju un rakiju. Un sēž vīri, pilni galdi ar vīriešiem spēku gados, kuriem vajadzētu stumt traktorus un ārt zemi vai cirst malku. Sēž, lasa rīta avīzi, apspriež vakardienas futbola spēli. Lasa to avīzi un pilnīgā mierā pavada rītu. Tu viņus redzi tur arī pa dienu, un tu viņus redzi arī turpat vakarā. Un vakarā tur jau sāk dot ēst. Iespējams, Kārlis mazliet pārspīlē dzimumu nevienlīdzību, bet šīs kafejnīcas tiešām pārsvarā apmeklē vīrieši. Viena no Albānijas īpašajām lietām ir kafija, kuras baudīšanas tradīcijas visticamāk ir saglabājušās vēl no turku laikiem. Jebkurā pat vismazākajā ceļmalas ieskrietuvē šeit pasniedz stipru, aromātisku un ļoti kvalitatīvu kafiju, kādu Rīgā iespējams nobaudīt varbūt tikai dažos īpaši lepnos lokālos. Viņam ļoti skaisti. Tāds smalki. Smalki pa smalko. Blin, tas ir kaut kas. Ok. Jūs saprotat? Tā tad. Baigi, ne? Kā viņi te māca. Ja mēs runājam par sievietēm. Wow. Forši. Ne, iespējams tāpēc, ka viņas ir nosauļojušās vai kaut kā tā, es nezinu. Bet jā, tas ir, vispār te ir ļoti skaisti cilvēki. Gan vīrieši, gan sievietes, bet meitenes te pucējās katru dienu tā kā uz balvu. Lai ekspedīcijas ceļotāju viedokli par notiekošo vairs neiespaidotu un uzmanību nenovērstu lielpilsētas krāsainība, 1000 jūdžu komanda dodas prom no Škoderas uz kalniem. Lēna braukšana rīta sastrēgumā
ārā no pilsētas pievērš ceļotāju uzmanību Škoderas autoparkam. Ja galvaspilsētā Tirānā likās, ka slavenie Albānijas Mercedesi ir pagātne, tad šeit, salīdzinoši mazajā Škoderā, viss ir savādāk. Mercedesi, lai arī skaitliski mazāk, tomēr joprojām ir albāņu cienītākā automašīna. Jāpiezīmē, ka pirms 5-6 gadiem gandrīz 80% visu Albānijas mašīnu bija tieši Mercedesi. Jā, to laiku es gribētu redzēt, jā. Tas varētu būt ideāls skats. Jā. Tas vienkārši bija satriecoši, ka ir automašīna rinda, 10 automašīnas un vismaz 7 tiešām būs Mercedes. Un mēs vienkārši no sākuma tas ir smieklīgi. Tu skaties, bet tas tiešām ir smieklīgi. 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un tad es sāku pēc sevis domāt, bet kā var veidoties šāds fetišs uz vienu automašīnu? Nu, kāpēc tik šausmīgi daudz viņas ir? But it's funny how many Mercedes are. Yeah. I don't know why. Why so many Mercedes? Because they like Mercedes, also the prices, there's no big taxes. Un es domāju, arī beigas smieklīgi, ka es mēģināju salīdzināt, es prasīju te vietējiem, nu kā ir, viņiem patīk Mercedes, un visiem tiešām viņš patīk. Albanians like a lot Mercedes-Benz. And sometimes, you know, the guys who have a Mercedes go like this. They stay like this. Of course. Of course. But in Latvia, I think it's impossible. But One manufacturer car was so many because Jo Latvijā tā, nu, ja 4 draugi, ja 2 būs Mercedes, tad 3. nepirks Mercedes, jo nu, kaut kā ir jāatšķirās. 3. nopirks BMW, jo es esmu savādāks. Nu, man vajag savādāk kaut ko. Nav pilnīgi neiedomājama situācija, nu, ka pie mums varētu kaut kas būt tik ārprātīgi daudz, tik vienāds. Atkal Mercedes. yeah. Oh Lord! Pagaidi. Jā, aiziet! Apgājis kādreiz svētumā. Nu, jau labāk. Tu zini, ko mums vakar izstāstīja, kas ir Mercedes zīme? Nu? Es teicu, ka tas vienkārši salauzta pīzes zīme. Nu? Kas ir kaut kas izsists ārā. Jā. Viņi teica, nekā, tā ir pasaule. Un tu vari 3 reizes atbraukt ar pasauli par šo mašīnu. Tā viņi teica? Tā tad aplis. Tā ir pasaule. Stari nozīmē to, ka ar šo te konkrēto automašīnu, pie kuras ir piestiprināta šī zīme, var apbraukt apkārt pasaulē 3 reizes, neiebraucot servisā. Un arī pilnīgi normāli ir, ja tu nopēc kravas mašīnu ar citu nosaukumu, pielikt tos dubļu aizsargus no Mercedes. Ja tā vienkārši jābūt. Lai vismaz neaizmugurs viss domā, ka tu brauc ar Mercedes. Man tie skumīgie Mercedes ļoti patīk, tie lauku skumīgie Mercedes, kuri iet un par viņiem rūpējas. Un viņi tik ļoti patīk, ka viņi brauktu vēl pēc reinkarnācijas ar to pašu Mercedes. Pirms doties kalnos, ekspedīcijas komandai ir jāpapildina proviants, jo iespējams tuvākās 2 dienas būs jāpavada vietās, kur nav kafejnīcu vai veikalu. Zīmīgi, ka Albānijā lielākoties ir tieši šādi mazi veikaliņi. Gan pilsētās, gan laukos tie būtiski neatšķirās. Vietējie paskaidro, ka lielveikalu esot ļoti maz, jo pieprasījums pēc šīs modernās Eiropas kultūras vērtības Albānijā ir minimāls. Mazie veikali parasti pieder ģimenei, un aiz letes stāv kāds no tās locekļiem. Šoreiz izskatās, ka ekspedīcija apkalpo visa mazā veikaliņa īpašnieku ģimene. 840. Lai orientētos Albānijas cenās un naudas vienībās, pirmās dienas ir jāpiesaista pavadonis Andris, jo izrādās, šeit apritē ir 2 naudas skaitīšanas metodes – vecā un jaunā. Pēc vienas metodes, ja cena ir 200 leki, jāmaksā ir 20. Tātad 1 nulle neskaitās. Pēc otras skaitās visas uz cenas uzrakstītās nulles. Galu galā skaidrība, kāpēc tā jārēķina, ja uz naudas ir tieši tik nulles, cik uzrakstīts, tā arī neradās.
Tomēr pats interesantākais, ka it visur pat vismazākajā kalnu benzīntankā vai kafēnīcā var samainīt eiro un dolārus. Un, ja seko līdz valūtas kursam, tad maiņas procents nemaz nav tik neizdevīgs. Albāņi kāzas svin svētdienā. Mēs tur baigi hālējāmies, atbalstījām jaunos, lai uzzinātu, kas mums par to būs. Vai viņi pīpinās pretī vai kaut ko. Pirmajā brīdī es domāju, ka mēs beidzot esam apsmieti vai apkaunoti vai pazemoti. Bet izrādījās, ka tas ir visi apkārtēji rādīju, ka tas ir foršākais, ja tas ir rituāls, ka tie, kas precās parāda, ka būs turība, ka būs forši, ka viņi kaut ko atdod citiem. Es tā arī neesmu tā līdz galam sapratu, kāpēc tieši cigaretes. Tas laikam ir tas vīriešu simbols un tās končas kā bērniem un dāmām, kas tiek izmestas. Jo kas vēl apzīmēs vīrieti, tu nevar mest stiklu pudeli rakī, tur var sanākt ķibeli, vendēta te tomēr ir cieņā. Tāpēc ir cigaretes. Un mēs šādā kārtā ieguvām 18 cigaretes. Visu ceļu gan pietika, jo Inters atmet smēķēšanu jau pirmajā dienā. Šitais ir man, un šitais ir puscelim. Letoni? Rusko? No, rusko, no... Peče dobče srpski. Kazas. Kazas, tas panesi. Cigareti iedod? Hei! Smēķēšana ir kaitīga jūsu veselībai. Ekspedīcija no Škoderas ir nobraukusi ievērojumu ceļa gabalu pa Albānijas Alpu kalniem un beidzot sasniegusi gleznaino Tēthas Nacionālo parku, kas šeit ar īpašvaldības deklarāciju izveidots 1966. gadā. Tēthas Nacionālais parks aizņem gandrīz 3000 hektāru lielu platību, grūti sasniedzamā Alpu augstkalnu teritorijā, kur atrodas ne tikai daudz aizsargājumu biotopu, bet arī īpaši dabas veidojumi. Uz vienu no tiem Grunas ūdenskritumu dodas ekspedīcijas komanda. Šeit tie 50 gadi bijuši tik slēgti, ka tagad jau 20 gadus ir nosacīta tā saskare citu pasauli, bet tas tik un tā Albāņi spēja saglabāt to, ka tu spēji aiziet paēst vietējo pārtiku, tu spēji uz ielas jebkuru nopirkt tepat blakus dārza audzētus arbūzus, tu gaļu daboni vietējo, ka visi vietējie pērk visus tajos mazajos tirdziņos vai mazajos veikaliņos uz ielas. Un viss ir tiešām tā pa īstam, ka tu zini, kā cūku ēdi, kā arbūzu ēdi. Tas, ka ir tiešām tajā režīmā visu laiku bijusi tā rūpe par izdzīvošanu, ka mēs, cik mēs varam saražot, tik mēs arī apēdīsim. No ražošana es domāju to, ka tu vienkārši cik tu uzars to lauku, tik viņš tev būs. Un ka negaidi nekāds brīnums no ārpasaules. Protams, te ir viss, te ir Coca-Cola, te ir, tas jau šeit ir ieradies viss, bet tāpat laikā arī no vietējiem nejūt tādu tiekšanos pēc tās Coca-Colas vai tādu raušanos pēc skaisti iefasēta saldējuma ar svešvalodas uzrakstu. Ka viņi pilnīgi mierīgi iztiek ar to, kas viņiem ir un jūtās ļoti labi. Iespējams, ka to nosaka arī tas, ka tu tiešām visu ziemu vari ēst svaigu. Ka tie dienvidi var apgādāt to valsti ar visiem auglīšiem visu ziemu un tev nav konservos jādzīvo. Eju, Kārlī! Atnāci ko krēķi! Krēķi, negrib krēķus! Bet nav arī baigi piegāzušam izkast šitajā rajonā. Tā te lēnāk pildīsies pēc tā reizes. Bet iedomājies, ka šitais mūk pie lielie akmeņi iet lejā.
Protams, ja tu izvēlies ceļu, kas kartē ir apzīmēts, ka tur braukt nevajadzētu, nu, tad tu brauc pa ceļiem, kas nebūs ar asfalta segumi, bet tāpat laikā nevienā brīdī nebūs vietas, kur tu pēkšņi varēsi nokrist no kalna. Visu laiku tiek uzturēta rūpe, un kas man izbrīnīja, ka atkal jāsalīdzina Latviju. Mēs varam pilnīgi mierīgi Latvijā pateikt, priekš kam mums, nezinu, Mārsnēni. Nevajag ceļu uz Mārsnēniem. Tur tikai 200 cilvēki, priekš kam mēs tur rūpēsimies. Vai arī mēs varam ērgli dzelzceļu noņemt, jo priekš kam viņš. Tad šeit ceļš kalnos tiek uzturēts priekš ciema, kurā dzīvo 20 cilvēki, un katru pavasari pēc tā, ka kalnu upes šos ceļus ir pilnībā iznīcinājuši. Šie ceļi no jauna tiek atjaunoti, lai šie 20 cilvēki var tikt uz savām vasaras ganībām, uz savām mājām un dzīvot nost. Tā ir liela atšķirība domāšanā. Tas pat nav baigies politiskais lēmums, tā ir vienkārši atšķirība domāšanā, ka jebkura vieta kalnos šeit ir ārkārtīgi svarīgi, jo jebkurš pleķīts ir jāuzar, ja viņu ir iespējams uzērt. Jo tikai tad, ja mēs izmantosim visu, kas mums ir, jebkuru pleķīti uzvērsim, jebkurā vietā aitiņu noganīsim vai kaziņu, tikai tad mēs varēsim iztikt. Tikai tad mēs izdzīvosim. Un Latvijā mēs to esam aizmirsuši. Nu, pa gabaliņam ir malā piemineklīts ar fotogrāfiju, kā kāds ir aizgājis uz nākošo līmeni. Es pieļauju, ka tas arī ātri noņem apetīti. Bet tāpat laikā nevienā brīdī pašu ceļu dēļ nebija sajūta, ka varētu vai šitam pēkšņi nobieži tā mala, un tad gan būs slikti. Viņi visi ir sakopti tik tālu, lai tu braucot nenogāstos no viņiem. Tad bija tāda sajūta, ka nevarēs neko izdarīt vairs. Bija tāda sajūta, jā, ka labāk ir laikam izkāpt ārā no mašīnas, nekā tur baidīties. Viņš zina, ka vēl, viņš ir mēs. Viņš dod apakaļ. Viņš zina, ka vēl. Viņš ir vēl. Tad braucot apakaļ gaitā pa šo celiņu, vienā brīdī, jā, piezagās tāda sajūta, ka vai tiešām tas vispār ir iespējams samainīties. Man bija tā patīkamā sajūta, kas man tiešām visu laiku nomierināja, bija tā, ka, ja cevišķi pie stūris ir zaķis, tad tu zini, viss būs kārtība. Ja zaķis vēl nevienā aizā ilgi gripojas nav. Bija bailīgi, vairāk momenti bija tādi, kad, bet pierod, ļoti ātri pierod pie tā visa. Grunas ūdenskritums ir viens no augstākajiem šajā reģionā. Tas sasniedz 30 metru atzīmi, jeb pēc saprotamākām mērauklām ir tikpat augsts, cik 9 stāvu mājas jumts. Šitā jāpeld, ja? Kad tā parāda interesu kustību, tā būtu jāpeld. Es kāpu iekšā līdz celītiem,
Un tā kā gribēju spērt nākošo soli un sapratu, ka tur viss tā kāja beigusies. Tā, kad tev pirkstu strauji krampjos, tā, sākumā es tur gar maliņu tā kā staigāju, un tā forši primā jūties, un tad es pagāju tā kā tuvāk, jo dziļums ir izstāsts visu laiku vienāds, jo tur redzi cauri. Vienā brīdī neliekas, ka paliks dziļāks, un tad pēkšņi tu iekāp vietā, kur tā kāja nesniedz uz dibenu, un ties jau līdz pāri pa krūtīm, un tad bija tāds un kaut kā jātiek ārā, jo tas augstums ir tāds, ka tu saproti, ka viņš var arī saraut tādas krampjas, ka tu arī tajā bļodiņā var noslīgt. Tad aiziet līdz tam atkoniem. Viena reize, ka nevarēja iestāstīt tev tie cilvēki. Nevarēja. Tas tik augsts. Nu, tur tev beidzās vienkārši spēja tik dziļāk, jo tas 7 grādi, cik tas kā no zemes nāk ārā ūdens, nu nebija pārvarams. Un tā, ka izkārpies ārā un gāju zīmēties pa otru pusi, kur līdz potītēm ūdens. Un tur es zīmējos, ka esmu ticis dziļi ūdenī un ka esmu izturīgs pret augstumu. 2 sekundes es izturēju to dušu. Pirmkārt, tas augstums no kāda krītas ūdens, un otrkārt, augstums un augstums ir 2 lietas. Un tā sajūta ne vairāk, ne mazāk, ka kāds ar nāzi vienkārši griež plecos tajā brīdī. Man liekas, no tādiem dabas piedzīvojumiem man vismīļākais pagaidām šajā zemē, ka tu no tā rīta pārkarsis, jau pulkstenis nav pat 10, bet tu jau cepies ārā, ka tev ir tiešām 40 grādi, un tu ielien ūdenī, kura temperatūra ir 10 grādi. Tas kontrastiņš starp karstumu un tos pilnīgi tīro ūdeni, kad tu stāvi līdz kaklam ūdenī un skaties, ka tu neesi atkal apgriezis nagus kājām. Tas tā bija lieliski. Šobrīd Albānijā pieturas karsts un sauss laiks, un lielākā daļa kalnu upes atgādina tikai mazus strautiņus, kas plūst pa milzīgām akmeņainām izžuvušo upju gultnēm. Bet rudenī un pavasarī, kad no kalniem ūdens spējīgs noskalot pat 3-metrīgus klintsbluķus, šeit izskatās pilnīgi savādāk. Blakus vienai no šādām izžuvušām kalnu upēm, Tethas Nacionālā parka centrā, ekspedīcijas komanda izveido savu pirmo kalnu nometni. Mātes savas meitas sauca, vai ir visas vakarā, rāmi lēnām, rāmi lēnām, rāmi lēnām. Kažā? Atnes to šašliku. Tā ir prātā? Atnes, daži. Tas visu, davai spēl visu. Tā, kur gatavs jau. Šeit vienu, domā, no otru. Spēlžam visu. Še? Tā cepti, kas te mēs uzliks tur, tad... Tas cūgaļ un kas šis tas arī. Vienam gabaliņam. Tu zini, es visu vasaru Jūrmalā es nodzīvoju, tā kā man 40 grādi pilnīgs sūds. Jo visi cilvēkam ir daudz maz stabili ienākumi dzīvo Jūrmalā, tu zini. Rājums nedzīvo Jūrmalā. Bet Rājums dzīvo Jūrmalā? No tiem, kam ir stabili ienākumi, tie dzīvo Rīgā. Kam ir daudz nav sapratu to starpību. Jep. Tik karaliskas vakariņas ekspedīcijas ceļotājiem izdodas nobaudīt ļoti reti, pārsvarā tikai tad, kad pie ēdiena pagatavošanas ķeras pavārs vārdvistiešākajā nozīmē Intars Būsulis. Bet jau pēc nedēļas ekspedīcijas komandas nometne tiks būvēta pie Adrijas jūras. Viņiem virs aizas būs jāšķērso vecs un neīpaši uzticams koka tilts, jāizpēta pamests militārs komandpunkts ar skatu uz Itāliju un galu galā jāmāca vietējiem kā apsaimniekot atkritumus, bet tas būs pēc nedēļas. Albania, tu
mana vienīgā respublikā, kurā gribu atgriezties uz mūžībām. Tu kā mana sirds Albānijā,